Tad, jā, Rihard, prieks, ka varēja atrast laiku mums pievienoties. Un, pastāstīji, kas tu tāds esi, kā tu nonāci bowlingā un visu savu rezumē. Sākšu ar to, ka paldies, kad mani uzaicināt, man ir iespēja būt arī šeit. Kā sākās manas bowlinga gaitas? Esmu jau bowlingā sanāk 12 gadus. Nonācu tajā sportā ļoti neparastā veidā, uzzināju to no paziņām, ka vispār ir šāds sports. Aizgāju uz nometni, kas vēl bija tajā laikā Jelgavā. Tagad ir jau tā, ka esmu šajā sportā iekšā ar visu savu sirdi. Pagājuši ļoti daudz jau gadi, viņi ir bijuši emocijām piepildīti, bet esmu sapratis to, ka šis ir bijis mans viens no labākajiem dzīves vispār lēmumiem, ko esmu pieņēmis. Jo nonākot bowlingā, iepazīstoties ar visiem pārējiem cilvēkiem, sapratis to, ka esmu pareizajā vietā. Tā kā tagad jau esmu pastāvīgais spēlētājs un arī tāds arī palikšu. Jā, tāpēc man ir tiešām prieks šeit arī būt. Cik gadus tu jau esi bowlingā? No cik gadu vecuma tu jau sāki? Mums sanāk no, teiksim tā, 10, gandrīz jau 11 gadu vecuma. Teiksim tā, 12 gadi jau esmu jau šajā sportā. Reizēm paliks 22, tāpēc jau, jā. Jā, un pastāst varbūt par kādiem saviem lielākajiem sasniegumiem, kur tu esi bijis un kā ir gājis. Mans personīgais lielākais sasniegums ir Latvijā 2. vieta pieaugušo konkurencē, arī čempionātā. Latvijas tas pagaidām ir tas mans, ar ko es vairāk lepojos. Apsveicēju tajā gadā. Mums šeit ir cilvēks, kas mani uzvarēja finālā. Elvijs bija diezgan interesants fināls. Teiksim tā sāpīgs, jo gāja punkts punktā, bet Elvijs tajā gadā rādīja ļoti labu spēli, tāpēc arī viņam zaudēt, teiksim tā, es biju arī gatavs un viņš bija ļoti labā formā. Mans sasniegums ārpus Latvijas Eiropas vīriešu čempionāts, trio ieskaita es, Pēteris un Artūrs. Mēs sasniedzām 10. vietu no 48, ja es nemaldos, trīniekiem. Pagaidām arī Latvijas sasniegums. Tā kā nebijām arī tālu no medaļām, nemaldos 100 ķegļi, bijām tuvu. Tā kā tie divi ir mani vis tādi būtiskākie pagaidām sasniegumi, ko es arī uzskatu, ka tā arī ir, jā. Pagaidām. Elvija, varbūt tev ir kāds jautājums, pirms es uzdodu vēl jautājumus. Kā tev pašam liekas, mēs kā Latvijas, to jau arī vairāk kārtēji brauc uz kaut kādiem Eiropas čempionātiem un vispārējais, mūsu sniegums uzlabojās ar katru gadu, vai viņš pagaidām stāv uz vietas, un jā, tu esi, kā lai saka, arī viens no jaunajiem, kas nāk tajā izlasē iekšā, un ar savu ienākšanu tu palīdzi, vai palielam sanāk tā, kad mēs stāvam turpatās, vai ir kaut kāda atšķirība vai uzlabojuma, salīdzinot pirms 5-7 gadiem? Jā, personīgi es uzskatu tā, es esmu bijis uz 2 čempionātiem, vienu uz Somijā, tas bija mans pirmais, un otru mēs bijām Francijā. Nesen, tā, kad biju Somijā, es redzēju, ka mūsu ilse tiešām aug, jo pirms braucu pastījos iepriekšējo gadu sasniegumus, tāpēc par Somiju es varu teikt droši, ka mēs uzlabojām daudz ko. Manuprāt, mēs bijām ļoti labā līmenī. Par Franciju man ir mazliet žēl, jo mums nesanāca izpildīt visu to, ko mēs vēlējāmies. Un, varbūt tur mēs sev parādījām no netik labas puses uz pārējo valstu fona, bet es domāju, ka mūsu priekšā vēl ir čempionāts Dānijā, uz ko mēs visi gatavojamies. Un es domāju, ka tur mums vajadzētu tiešām arī pacensties un arī pacelt sevi augstākajā latiņā, ko mēs varam. Vai mana ienākšana ir palīdzējusi izlasei?
Es domāju, ka jā, galvenais nekad nevērtēt sevi pa augstu, bet es vienkārši apzinos to, ko esmu izdarījis, ko esmu sasniedzis gan priekš tevis, gan priekš izlases, tāpēc teikšu, ka jā. Cerams, ka arī tā varēšu arī turpināt. Bet, protams, vēl ir jāizcīna vieta izlasē, uz ko mēs arī visi ejam, bet arī mēs arī cīnāmies par to. Jā. Jā. Un kā tu vērtēt savu pieredzi jauniešu izlasē? Kur tu esi ar jauniešiem bijis? Jo tur arī tu tomēr pāris gadus biji, jo pieaugušo, 2 reizes ir braukts, bet jauniešos, kur tu esi bijis? Pirmā pieredze, man bija Vīnē, kad mēs bijām uz jauniešu čempionātu 18 gadiem. Mans pirmais starts. Teiksim tā, ne tas sliktākais, bet, protams, bija arī bailes un stress, jo visi skatās no tevis kaut ko gaida. Arī, kad spēlējām ar Artēmiju, sanāk, tie bija singli kopā. Artēmijs izcīnīja 3. vietu, un viņš uzmet pēdējā spēlē 300. Un ir jāapzinās to, ka tajā brīdī, kad tev iet smagi, un tā arī man gāja, ir vienalga jāatbalsta savus komandas biedrus, jo viņš izdarīja mums kaut ko neiespējamu, uzmetot pēdējā spēlē 300 punktus un atnesot Latvijai medaļu. Tāpēc par to pirmo čempionātu, jā, viņš bija dažāds, bet viņš bija viens no maniem labākajiem. Tālāk esmu bijis arī Nīderlandē kopā ar Pēteri, kā treneri. Uzskatu, ka ļoti veiksmīgs čempionāts. Žēl, ka mums nesanāca aizbraukt kuplākā skaitā, bet vienalga valsts tika pārstāvēta, un arī man par to ir liels prieks. Protams, vienmēr varam gribēt kaut ko labāku un vairāk, bet mans sniegums tajā čempionātā bija labs, un arī es uzskatu pie tā visa. Un tur tiešām paldies Pēterim, jo mēs arī bijām bez trenera, un viņš arī mums tur arī ļoti daudz palīdzēja. Pēdējais man tā viena no pieredzēm, es biju Zviedrijā, tas bija pasaules jauniešu čempionāts, tur mēs bijām gan pilnā sastāvā, 4 puiši aizbraukuši pārstāvēt valsti. Ļoti man nepatika formāts, maz spēles, ieviest arī Baker sistēmu dažās no kategorijām. Singlos parādīju sevi ne no tik labas puses, dablos ar Artēmiju mazliet pacēlāmies, arī netrūka daudz, bet komandās arī, protams, bijām mazliet zemākā pozīcijā. Vispārēji labs čempionāts, izbaudīju to visu vairāk nekā spēle, bet tieši visu to, kas tur biju, parunāju ar citiem spēlētājiem un vienmēr arī paliks atmiņā, kā viens no tiešām labākajiem čempionātiem priekš manis. Un tad man ir tāds jautājums, kurš no čempionātiem tev varbūt deva vislielāko pieredzi vai kurš no čempionātiem tev palīdzēja visvairāk augt, atvērt acis? Tieši jauniešu vai vispārēji? Vispārīgi. Es teikšu, laikam Somijas čempionāts, jo vīriešu, tas man liekas saprast to vispār, kāda mums ir Eiropā konkurence, ar ko mēs varam reiķināties, cik mēs esam augstā vietā. Es vienkārši sapratu to, kādas ir mūsu spējas un uz ko mums vēl ir tiekties. Tāpēc tur es tiešām sapratu visu to, un arī tas man atvēra vaļā acis uz visu to situāciju. Jā. Tā kā Somijas čempionāts viennozīmīgi. Pagaidām. Un tad vēl varbūt nedaudz par Nīderlandi, jo es tur pats biju. Tajā turnīrā bija daudz piedzīvojumi. Varbūt pastāstīsi par kaut kādiem saviem spilgtākajiem piedzīvojumiem no turnīriem. Varbūt no katra pa vienam, ja tādi ir, ja tādi nav, tad vismaz kaut ko tu atceries visvairāk. Tas varbūt nesaistīts ar spēli, bet ar vispār lietām. Sākšu ar savu pirmo Vīnes čempionātu, ja neņem vērā spēli, patika tā visa pati atmosfēra, ka mēs tur bijām īstenībā, liekas, ka viskuplākajā skaitā, un visa tā kopā būšana ar komandu tiešām deva ļoti lielu arī stimulu. Bija līdz arī Artūrs mums toreiz, kurš arī ir ļoti augsts klases spēlētājs, viņš mums daudz arī palīdzēja uz celiņiem, tāpēc par Vīni tas. Par Nīderlandi man patīk to, ka mēs vienmēr bijām pozitīvā garstāvoklī. Pēters mums neļāva nolaist galvu uz celiņiem, un viņš vienīgais bļāva par mums, un to arī varēja dzirdēt. Paldies, Pēter, tev par to. Arī, ja kāds pastīsies video, tiešām arī viņu dzird.
Par Zviedriju, iepazinu spēlētājus, kuriem nekad nebija dzīvē vispār runājis, no kuriem, teiksim, tā bija bail. Tie paši Somi, Zviedri, viņi nemaz nav tik drausmīgi cilvēki. Viņi vienkārši ir savādāk, viņiem ir savādāk mentalitāte, bet viņi nav augsti, viņi vienkārši tādi ir paši par sevi. Somijas brauciens, fantastisks komandas brauciens, nav ko pieņemt, nav ko atmest, tiešām fantastisks ceļojums, tiešām daudz prieki un arī, teiksim, tā pozitīvas emocijas tikai no tā visa. Tā, ko es neesmu vēl pateicis, Francija, 20 stundu garais ceļš ar busu. Es domāju, ka mūsu 6 spēlētājs vēl vairāk satuvināja un mēs varējām tiešām arī pavadīt laiku kopā, jo ceļš tiešām mums bija garš. Piedzīvojumi arī mums bija visādi, bet ļoti labi čempionāti visi līdz šim un neko tiešām es negatīvu negribu teikt, jo tā vienkārši nav. Jā. Un es zinu, ka tu arī esi piedalījies daudzos komerc turnīros, gan Lietuvā, gan Igaunijā. Varbūt pastāstīs par tiem un kā tev tajos ir gājis, vai tev tur ir bijuši labi starti un tā pieredze kopumā tajos. Jā, esmu Igaunijā spēlējis turnīros Pērnu Open, kas notika Pērnavā. Tad es vēl biju jaunāks, piedalījos arī B grupā, kur man nāca arī diezgan labi nostartēt. Arī piedalījos arī A grupā, jo mani pārlika, teica, ka viņam nav ko darīt B grupā. Un, tāpēc laba pieredze. Cits bowlings, cita zāle, tas vienmēr arī mums nāk par labu visiem. Labs starts, bet, diemžēl, es neatceros precīzi, bet jā, tiešām labs starts. Otrais turnīrs Igaunijā bija Tallinā, jaunā bowlinga zālē. Vienreiz izdevās gandrīz ieiet top 8 vīriešu ieskaitē, pietrūka viens straiks, pēdējā spēle bija 279. Gandrīz iespraucos starp visiem tiem Igauniem un Somiem, bet paliku, diemžēl, toreiz 9. Tāpēc nācās cīnīties nākamajā dienā no paša sākuma, bet spēku jau bija vairs par maz. Lietuvā turnīri Klaipēdā braucu katru gadu, VIP Cup. Mans, teiksim tā, mīļākais turnīrs ārpus Latvijas. Noteikti arī visiem iesaku, fantastiska atmosfēra. Protams, bowlinga zāle tur ir, teiksim tā, izniecības centrā, tāpēc nevar tur neko labu arī sagaidīt, bet tie cilvēki, kas rīko turnīru, piemēram, par to pacenšās, lai viss ir maksimāli labi. Tāpēc tur es piedalos jau sanāk 3 gadus, vienreiz iegāju top 28, bet 2 gadus man tas nav izdevies, teiksim tā, dēļ manas paša, pārāk daudz domāju par kaut ko, tad vienkārši vajag būt brīvākam. Bet arī ārpus Latvijas bijuši labi starti un arī es ceru, ka būs vēl viņi. Jā.